Vai jūs smaidat, vai man neizskatās? Smaidat! Ir labi būt Dieva namā. Ir labi. Varbūt tu vari patulkot. Baiba. Tu varbūt vari patulkot. Ir labi būt Dieva namā. Ir labi būt kopā, pielūgt un slavēt Dievu. Un mēs vakar un aizvakar bijām šeit kopā. Un šī diena ir svētdiena, īpaša diena kristiešiem, kad mēs nākam kopā pielūgt un slavēt Dievu. Ar vērtas liecības, ka pirmie kristieši jau uzreiz sāka svinēt nedēļas pirmo dienu, svētdienu, jo Jēzus Kristus šajā dienā uzcēlās no mirušiem. Un ir patiesībā vienalga, kuru dienu, vai tā ir sestdiena, vai piekdiena, vai svētdiena, ir būtiski, ka tu velti laiku Dievam, ir būtiski, ka tā ir diena priekš tā kunga. Un šodien mēs esam sanākuši kopā no dažādām konfesijām, no dažādām pilsētām. Mēs pat esam no dažādām valstīm kopā sanākuši. Mums ir viesi arī no Ukrainas, kas vēlāk sveiciet viņus ar aplausiem. Vēlāk viņi arī kalpos ar dziesmu mums. Un mums ir viesi no Vācijas. Es nezinu, vai šodien šeit ir, bet vakarā mēs arī pieminēsim, pajautāsim, no kurām valstīm vēl citur ir. Es zinu, ka Lietuva, Igaunija, Krievija, Norvēģija, jā, vismaz Spānija bija. Vismaz vēl 5 valsts cilvēki, kas bija šeit. Un paldies Dievam. Jā, jūs varat pateikties Dievam par šiem cilvēkiem. Mēs lūdzam Dievu, lai viņi brauc mājās ar Dievu uguni, ar Dievas godību ir viņos. Bet šeit mēs esam kopā šodien ar vienu mērķi. Un daži prasīja, kurš sludinās, mācītāji, tu sludinās. Es saku, mans darbs ir savādāks visu šo te laiku, visu šīs dienas. Mēs esam kopā, lai lūkotos uz Kristu, lai pielūgtu un kopā baudītu svēto vakarēdienu. Kristus asins mūs vieno. Un mēs dzirdējām vakar runu. Evaņģēlists Nātans Moris sludināja par Kristus asinīm. Es runāju par to, ko Kristus asins ir darījuši mums. Mēs zinām, ka viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Un mēs dažādi, no dažādām konfesijām, dažādām tautām un tautībām, dažādām valstīm, mēs visi esam vienoti Jēzu Kristu. Bībeli, ka mēs bijām tālu viens no otra. Mēs esam darīti tuvi. Amen. Pasaki tam, kas sēž blakām tev un aizbrēd, tu esi mans brālis, mana māsa. Mēs pēc brīža pielūgsim un slavēsim Dievu. Bet pirms tam es vēlos izstāstīt, kā mēs praktiski baudīsim svēto vakarēdienu. Un es to izdarīšu vēlreiz, izstāstīšu vēlreiz tieši pirms mēs baudīsim. Tad par cik tas prasa mazliet tādu organizētību, lai mēs to izdarītu. Tāpēc es to stāstīšu divreiz. Tagad sākumā un pēc tam es to stāstīšu tieši pirms mēs baudīsim svēto vakarēdienu. Ja jūs redzat, šeit ir diezgan daudz mazas glāzītes priekšā un kopā mēs esam aptuveni 1000 cilvēku šeit no rīta. Slavu Dievam par to! Slavu Dievam par to! Tas ir 2 reizes vairāk nekā pagājušajā gadā šajā dievkalpojumā. Slavu Dievam par to! Un mēs baudīsim, lai mēs visi organizētu un labi to izdarītu. Tas prasa kādu organizāciju mums, ja? Un mēs darīsim tā, ka šeit priekšā stāvēs vīri ar paplātēm, kur ir gan glāzes ar sulu, gan maize. Un jums būs jāiznāk no savām vietām. Jāiznāk no savām vietām. Šis sektors, jūs iesiet, jums sanāk pa kreisi, ja? Uz šo eju. Šis sektors, ja? Jūs iesiet uz šo eju šeit, un tad pa šito pusīti atkal atpakaļ. Šis sektors, vidējais sektors, apmēram tā pa vidu. Jūs skatieties uz kancelu, apmēram domājat, kur pusi iet, ja? Šie ies pa labi, šie ies pa kreisi. Un arī jums ejā stāvēs priekšā vīri ar paplātēm un ar maizi. Un jūs, ja, sektors, jūs iesiet pa kreisi, ja?
pa kreisi uz šeieni, viss sektors pa kreisi, un šeit jums stāvēs ar maizi un ar kausiņiem. Labi? Ja? Pa labi no manīm. Jums pa labi no manīm pa kreisi. Uz turieni, jūs šī puse šeit. Tad, kad jūs paņemiet, jūs uzreiz nedzeriet. Labi? Maizi arī uzreiz neēdat. Jūs paņemat, atgriežaties savā vietā, un tad mēs visi kopā baudīsim. Sarunājām? Ja? Es īsti izstāstīšu vēl pirms mēs tieši baudīsim, bet man negribās īpaši daudz laika tam veltīt, lai mēs turpināsim pielūgt un slavēt Dievu, arī tad, kad mēs baudīsim vakarēdienu, un mēs kopā baudīsim to. Es arī mācītājs tad aicināšu šeit priekšā, mēs baudīsim šeit kopā priekšā šo kausu, un ja nu gadās tā, es gan lūdzu to kungu, lai viņš vairo glāzīšu skaitu, nevis samazina cilvēku skaitu, kas atnāk. Ja nu gadās tā gadījumā, ja jums pietrūka glāzīte, maize stabili nepietrūks. Es neesmu lasījis, ka glāzītes vairoja, ja, bet maize vairoja, Jēzus. Bet, ja jums gadījumā pietrūk, tad mums šeit ir kausa un mums ir sula vēl, un tad jūs varēsiet baudīt no šī kausa. Sarunāts, tā kā ik viens nav jāaiziet tukšā. Halleluja, goda bīskaps mums arī ir ievadies. Slavu Dievam par viņu. Ziniet, tad, kad es lasu Bībeli, tad, kad Jēzus iestatīja svēto vakarēdienu, viņš teica kādus vārdus mācekļiem, kas ir runājuši uz manu sirdi, runājuši uz manu dzīvi ļoti stipri. Viņš teica, es esmu ilgojies šo maizi lauzt ar jums, šo kausu baudīt, esmu ilgojies ar jums būt kopā. Viņš esmu ilgojies to darīt. Un mēs nākam un ejam, un mēs gaidām kādu, un mēs atnākam, mums ir laiks un dažādi, bet Jēzus, es ticu, pirms mēs vēl šeit atnācām, es ticu, ka caur savu garu viņš bija šeit, jo viņš ilgojas ar tevi un mani baudīt šo kausu, lauzt šo maizi. Viņš ilgojas pēc šīs savienošanās ar tevi un mani. Amen? Viņš ilgojas. Un tas ir tas, ko mēs darīsim. Bībelē tā ir savienošanās ar Kristus miesu un asinīm. Tā ir savienošanās mums vienam ar otru, kad mēs apzināmies. Mīļie, ka mēs apzināmies, mēs esam brāļi, māsas Jēzu Kristu. Mēs neesam vientuļie karotāji kaut kur, kaut kā. Mēs esam vajadzīgi viens otram. Mēs esam viens Kristu. Viens. Kad mēs esam viens Kristu. Bībelē saka, visu, ko mēs lūdzam, tas notiks. Amen. Kad mēs esam viens Kristu, Dievs ir apsolījis savu svētību. Dievs ir apsolījis uzvaru. Mēs celsimies kājās, mēs dosim Dievam godu un slavu. Mēs pielūgsim viņu, mēs slavēsim viņu, un mēs sagatavosim savu sirdi. Mēs sagatavosim savu sirdi, lai baudītu, lai tuvotos viņu. Kungs, es pielūdzu Tavu svēto vārdu. Es Tev pateicos, dzīvais Dievs, par visu, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Ko Tu darīji arī šajās dienās, šajos dievkalpojumos, Kungs. Es Tev pateicos, Jēzus, un es lūdzu, izlai bagātīgi savu garu draudzēs, kas vēl pulcējas kopā, Kungs, kur notiek dievkalpojumi šajā dienā, Dievs. Izlai savu garu, mans Kungs. Dievs, izlai savu garu šajā vietā, Jēzus. Kungs, Tevis dēļ, Tavu upuru dēļ, Kungs, mēs esam glābti. Tavās asinīs mēs esam atpirkti, Tavās brūcēs mēs esam dziedināti. Tu savā miesā uznes mūsu grēkus pie staba. Kungs, es pielūdzu Tevi. Es Tev pateicos, dzīvais Dievs. Es lūdzu, svētais gars, vieno mūsu Kungs, vieno mūsu sirds. Dod mums pārkāpt pāri mūsu atšķirībām, Dievs. Dod mums lūkoties uz Tevi, jo Tu mūs vieno. Tevī mēs esam darīti tuvi, mans Kungs. Pagodini savu vārdu šodien šeit. Dievs, ka Tava ļaudis baudīs, Kungs. Un Tavs miesas un asinīm es lūdzu, lai Tava dzīvība plūst viņos, Jēzus. Lai viņi piedzīvo miesas dziedināšanu, Kungs. Lai viņi piedzīvo Tavu garu spēku. Lai viņi piedzīvo Tavu godību, Jēzus. Un palīdz mums pielūgt Tev garā un patiesībā, Kungs. Ne vienkāršā tradīcijā, Dievs, bet no manas sirds, no manas dzīves, Kungs, es pielūdzu Tevi. Es slavēju Tavu vārdu, mans Dievs. Lai Tev ir gods, slavu un pielūgsme, Kungs. Jēzus vārdā. Amen. Amen! Tāpēc mēs varam visi kopā priecāties, varam slavēt viņu,
varam atdot viņam visu godu, slavu, pateicību. Un visi kopā vienosimies dziesmā, labais mans ir dzīves. Visus tumsas spēkus, tu valdi, kungs, tev visu slava. Tu svaigs spīd tā, kā saules puvars. Jēzu, tu slavēs, esi tu slavēs. Acīs tev kā uguns kāj. Jēzu, tu slavēs, esi tu slavēs. Slavās, kungs, tu slavās cienīts. Slavās, kungs, tu slavās cienīts. Svaigs spīd tā, kā saules puvars. Jēzu, tu slavēs, esi tu slavēs. Acīs
brūcēs mēs esam dziedināti. Ar viņa asinīm nomazgāti. Viņa krustu uzvarā mums dāvāt uzvaru. Ar viņa brūcēs darīti brīvi. Halleluja, halleluja, halleluja. Mums pieder uzvara. Saki, man pieder uzvara. Man pieder uzvara Jēzus asinīs. Viņa rētas dziedinās, viņa brūcēs darīs brīvs, asinīs nomazgās, nu man pieder uzvara. Grēka vara lausta, Jēzus sodu izcietā. Brīvība mums dotā, Jēzu pieder uzvara. Uzvarēji mani
svētīts godībā. Augšām celts ķēniņš tu. Augšām celts ķēniņš tu. Sēdināts godībā. Augšām celts ķēniņš tu. Tu sēdi tronī un valdi. Viss ir līdz zem tavām kājām, Jēzus. Un nepelnīti esam saņēmuši šos žēlastības dāvanu. Nav nāvei varas par mums. Augšām celts ķēniņš tu. Tu augšām celts un dzīvs. Sēdināts godībā. Godības ķēniņš, mēs tevi pielūdzam. Augšām celts ķēniņš, mēs tevi pielūdzam. Mēs tevi pielūdzam, Jēzu. Jēzu, mēs tevi pielūdzam, kungs. Halleluja. Halleluja, mēs tevi pielūdzam, pacel savu balsi. Halleluja, tevi pielūdzam, Dievs. Vienkārši izsaka savu sirdi. Jēzum nevajag skaisti iemācīts frāzes. Viņš meklē sirdis, kas patiesi pielūdz. Tavā svētē
Pacel savu balsi. Dievs savu tuvumu tev dāvināja pilnībā. Nav lielākas mīlestības kā šī, ka kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Nav lielākas mīlestības kā tā, ko Kristus parādīja par tevi pie Golgātas krusta. Dievs atstāja debesis un nāca šo zemi, lai būtu tuvu tev, lai būtu tuvu tev. Dievu tuvumu šodien. Dievs ar savu garu mājo savos bērnos. Pacel savu balsi, pacel savus rokas. Pasaki paldies viņam par savu tuvumu, par tavu tuvumu. Dievs, paldies par tavu tuvumu, kungs. Paldies, Jēzu, par tavu mīlestību, kas ir pilnīga, par tavu nodošanos manis labad, kungs. Es tev pateicos, es tev pielūdzu, Jēzu. Es slavēju tavu svēto vārdu, kungs, svētais gars. Es lūdzu tev, Dievs, dari jaušam, dari reāli un jaušam tavu klātbūtni šajā vietā, kungs. Lai ik viens cilvēks piedzīvo tevi, lai ik viens dvēseles sastopās ar tavu realitāti, kungs. Lai ik viens zina, ka viņš ir lūkojies augšām celtā vaigā, ka viņš ir lūkojies kungām ķēriņā, ka viņš ir lūkojies vaigā glābējā un kungā, valdniekā un ķēriņā. Es pielūdzu tevi, Dievs, tu kungs, no kura vajag bēg debesis un zemi, kur eņģeļi apklāj savu vaigu. Tu esi ļāvis mums lūkoties tevī, vaigā, kungs. Es pielūdzu tevi, Dievs, svētīju tavu vārdu, kungs. Tu esi cienīgs visu godu, cienīgs visu slavu, visus pielūgsmes, kungs. Jēzus vārdā, kungs. Amen. Amen. Varētu jūs apsēsties. Ja variet sēdēt, nav problēmas. Ja gribiet stāvēt, variet stāvēt. Bet es jūs uzreiz brīdināšu. Ne tas, ka jūs stāvēsiet kājās vai sēdēsiet, darīs jūs cienīgus baudīt mīlestību. Apostols Pāvils, tad, kad viņš runā vēstulē korintiešiem par mīlestību, viņš saka sekojušos vārdus, ka viņš to ir saņēmis no tā kunga. Un, kad tas kungs tajā naktī, kad tam nodots, viņš mācīja par maizi, par asinīm un saka tā, un to dariet viņu pieminēdami. To dariet mani pieminēdami. Jo ik reizes, kad jūs baudāt no šī maizes un no šī kausa, jūs pieminiet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē ļoti daudz. Pāvils saka, vai maize, ko laužam, nav savienošanās ar Kristus miesu, vai kaus, ko baudam, nav savienošanās ar Kristus asinīm. Nu, lūk,
gribu jums sacīt un brīdināt jūs. Pāvils saka, lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī kausa. Un tāpēc, ka cilvēks neizšķir šīs lietas, vienkārši bauda, viņš saka, daudzi no jums ir slimi un daži pat ir nonākuši kapos, ja bija miruši. Es stipri ceru, ka jūs neviens negribat saslimt pēc vakarēdienu baudīšanas. Negribiet, jā? Es varētu piemērus pievērst, kur cilvēkam šausmīgi gadījās pēc vakarēdienu. Es vēl vairāk esmu pārliecināts, ka neviens negrib mirt. Gribu jums sacīt, ka šī savienošanās notiek tad patiesa savienošanās, kad tu esi pārbaudījis savu sirdi. Es jūs nevaru pārbaudīt, es jums nevaru pateikt, baudi, nebaudi, bet vienu es tev saku, pārbaudi sevi. Un Pāvils saka, un tā, lai cilvēks pats sevi tā pārbauda, un tad, lai ēd un dzēr. Mēs pārbaudīsim sevi. Es esmu bijis dažādās vietās, dažādās draudzēs, dažāda veida vakarēdienu baudīšana. Un kas mani visvairāk pārsteidz, ziniet, ko cilvēki dara? Viņi uzstāda prasības maizei, viņi uzstāda prasības tas, kas ir kausos, kā jābauda, kā tam jānotiek, bet viņi neuzstāda prasības sev. Es esmu pārliecinājies savā 48 gadu garajā ticības mūžā, kā katrs viens, kas ir uzstādījis jautājumu uz sev, vai es esmu cienīgs savienoties ar tā kunga miesu un asinīm, viņi ir baudījuši sev svētību. Es varētu saukt visādu konfesiju draudžu locekļus, kuri pārbaudot sevi ir baudījuši svētību. Līdz pat miesas dziedināšanai. Un tāpēc es jūs aicinu šodien, kad mēs šeit visi esam, un man ir prieks, ka jūs ir ļoti daudz, un tāpēc mums jālūdz Dievs, lai vīns neiet mazumā, un maize arī neiet mazumā, bet gribu jums lūgt, tagad celsimies kājās. Un lūgsim Dievu, pārbaudīdami savu sirdi. Nepārbaudi kaimiņa sirdi, nepārbaudi citu sirdi, bet pārbaudi savu sirdi. Un pārbaudi to un saki, kungs, dari mani cienīgu savienoties ar tavu miesu un asinīm. Lūksim, Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu izsūtīji savu dēlu, un tu caur dēlu esi atstājis mums šo iestādījumu, jeb kā citādi sauc sakramentu, Tēvs. Mēs tev par to pateicamies, kā caur to tu mums atgādini, kā tavs dēls uznesa savā miesā mūsu grēkus pie staba, un kā ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tad, Tēvs, es šodien lūdzu, svēti mūsu sirdis, apgaismo tās, caur savu svēto vārdu, caur savu svēto garu, apgaismo tās, ka mēs izprotam, ka mēs pārbaudām, ka mēs šķīstam tās, lai mēs varam patiesi ar brīvu sirdi baudīt to, ko tu esi iestādījis. Dievs, svēti mūs un esi mums žēlīgs. Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Amen. Variet apsēsties, jo nākošais jau rindā, jūs jau redziet. Es gribētu izlasīt raksturvietu no Mateja evaņģēlija. Paņemsim Bībeles rokās, atšķirsim Mateja evaņģēliju. Divdesmit nodaļu. Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa. Un es gribētu izlasīt šeit vienu pantu. Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa, 26. pants.
Un šeit ir tādi vārdi rakstīti. Bet tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauza un deva to saviem mācekļiem un sacīja: ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Tā pārdomājot šajā rītā un lūdzot Dievs, ko tu gribi šeit teikt, manā prātā nāca tādas domas šeit. Bet tiem vēl ēdot Jēzus, viena no pirmajām lietām, ko viņš šeit dara, viņš paņem šo maizi. Viņš paņēma šo maizi. Un vēlāk mēs lasām, Jēzus deva to mācekļiem. Un tā viena no pirmajām domām, ko man gribētos domāt šeit par maizi, domāt par neraudzētu maizi, par svētu maizi, par svētu dzīvošanu, dzīvi, kas ir patīkama Dievam. Jēzus to paņēma vispirms. Jēzus to paņēma pirmais, kā priekšgājējs. Un tas liek man domāt par to, ka Jēzus nekad no mums neprasa to, ko viņš pats nav gatavs darīt. Jebšu viņš ir Dievs, jebšu mums kādreiz liekas, viņam ir augstas prasības, bet viņš nekad neprasa no cilvēka darīt kaut ko tādu, ko Dievs nebūtu gatavs izdarīt pats. Pirmais, kas paņēma šo maizi, šo neraudzēto maizi, pirmais, kurš dzīvoja dzīvi, kas ir patīkama Dievam, tas ir mans dēls, uz viņu man ir labs prāts. Tas bija Jēzus Kristus. Viņš ir priekšgājējs. Viņš paņēma to. Otrā doma šeit ir par maizi pašu. Bija nepieciešams sagatavot neraudzētu maizi. Ko nozīmē neraudzēta maize? Tā nozīmē garīga dzīve bez grēka, Dievam patīkama. Viņš paņēma un svētīja to. Dievs var svētīt tikai to, kas ir svēts, nevis tas, kas ir nešķīs. Nevis tas, kas ir sajaukts vai samaisīts. Viņš svētīja to, kas ir nošķirts Dievam. Kad mūsu dzīves ir nošķirtas Dievam, Dievs var svētīt. Un mēs varam būt patīkami Dievam. Viņš svētīja šo neraudzēto maizi. Dievs nevar svētīt, ja mēs ejam citus ceļus. Bet viņš var svētīt dzīvi, kas ir veltīta Dievam. Dzīve bez rauga klātbūtnes. Viņš to svētīja. Citā evaņģēlijā teica, viņš pateicās. Viņš guva prieka no tā. Kad mēs dzīvojam dzīvi, kas ir Dievam patīkam, bez rauga klātbūtnes, tas sagādā Dievam prieku. Viņš paņēma, viņš svētīja šo maizi, neraudzēto maizi. Viņš pārlauza to. Tas man liek domāt par to, ka viņš pārlauza. Tas kaut ko maksā dzīvot Dievam tīkamu dzīvi. Kad viņš nāca šeit uz zemes, viņš zināja, ka viņam vajadzēs samaksāt visticamāk visaugstāko cenu, visdārgāko cenu, lai mūs atpirktu. Viņš atdeva savu dzīvi par tevi un mani. Viņš atdeva savu dzīvi. Dievam ir patīkami, kad mēs arī dzīvojam ar Kristus prātu, ka arī mēs esam gatavi atdot savu dzīvi, ja tas būs nepieciešams par kādu. Un visbeidzot pēdējā lieta, ko viņš darīja, viņš deva to mācekļiem. Šo paņemšanu, šo maizes svētīšanu, neraudzētā maize. Viņš deva to mācekļiem. Viņš teica, ēdiet no tās. Ņemiet, ēdiet. Tā ir mana miesa. Tas ir tas, kas dod mums dzīvību. Maize savā ziņā simbolizē dzīvību. Man tā gribētos domāt. Bet cilvēks nedzīvo no maizes vien. Mūsu dzīve Dievam ir patīkama. Un dzīvība mūsos tiek nodrošināta no Dieva tikai tad,
ka drauga nav klāt. Grēka nav klāt mūsu dzīvē. Jēzus teica, ņemiet šo maizi, ņemiet mani, ēdiet, tas ir tas, kas dod dzīvību. Tā maize mums šodien, tas ir Kristus. Viņš sevi piedāvā, viņš saka, ņemiet mani, ēdiet mani, tā ir svēta dzīve, jo bez Jēzus nav iespējams dzīvot svētu un Dievam patīkamu dzīvi. Ņemiet un ēdiet no tās. Tā ir Dievam tīkama dzīve un kalpošana bez grēka klātbūtnes. Piecelsimies kājās un lūksim. Dievs, mēs Tev pateicamies Jēzus vārdā, ka Tu mums atklāji nozīmi par svēto vakarēdienu. Mēs pateicamies Tev, Kungs, ka Tu runā uz mums šodien, un mēs negribam būt nec slimi, nec vāji, nec miruši. Mēs gribam būt veseli, mēs gribam būt dzīvi, un mēs gribam būt pilni spēka. Un, Kungs, mēs gribam ņemt šo maizi ar saprašanu, ar atklāsmi, ka tā ir Tava miesa, kas par mums tiek nodot. Tu atdevi savu dzīvi par mums, lai mēs šodien dzīvotu Dievam tīkamu dzīvi. Tad, Kungs, svētī šo maizi, kuru uzņemsim sevi. Svētī, Kungs, mūsu dzīvošanu un staigāšanu ar Tevi. Tu nodrošini dzīvību. Tu esi dzīvības devējs mums, Kungs. Un par to, lai Tev ir slava, gods un pateicība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Es atvainojos, ka mēs jums liekam celties un sēsties, bet lūdzu apsēžties vēl uz kādu brīdi. Mācītājs Agris Ginko tikko lasīja no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas, un es turpināšu šo rakstu vietu. Un viņš ņēma kausu, pateicās un deva to tiem un sacīja, dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Bet es jums saku, es no šī laika vairs nedzeršu no šiem vīnkoku augļiem līdz tai dienai, kad es to ar jums no jauna dzeršu savu Tēvu valstībā. Un pateicības dziesmu dziedājuši te aizgāja uz Eļas kalnu. Amen. Mēs vakar dzirdējām sprediķi, dzirdējām vārdu par Jēzus Kristus asinīm. Un Bībele saka, ka Jēzus ņēma kausu, pateicās, un deva to tiem un sacīja, dzeriet visi no tā. Dzeriet visi no tā. Tā ir jaunā derība manās asinīs, kas par daudziem tiek izlietas, par daudziem tiek dots. Un šie daudzi, tas neietver kādu konkrētu ciparu, kas neietver no tik līdz tik. Tas nozīmē, ka ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu, būs izglābts. Tas nozīmē, ka Jēzus Kristus asins ir spēcīgas tīrīt un šķīstīt, mazgāt ikvienu. Tas nozīmē, ka tās ir spēcīgas mazgāt tevi. Mums brīži bīskaps runāja un teica par to, ka mums ir jāsagatavo savus sirds. Jānis saka savā vēstulē, apostols Jānis, viņš saka, ka Dievs ir uzticams un taisns. Ja mēs atzīstamies savos pārkāpumos, viņš piedod un nepiemina. Un viņa asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Tā šķīsta no visiem grēkiem. Jēzus izlēja savus asins. Pēters saka savā vēstulē, ka mēs esam dārgi atpirkti ne ar sudrabu un zeltu, bet ar bezvainīgā Dieva jēra dārgajām asinīm. Mēs esam atpirkti. Mēs bijām grēka vergi. Mēs esam atpirkti. Mēs esam brīvi darīti. Tu esi brīvs Jēzu Kristu. Tu piederi viņam ar šīm dārgajām asinīm. Un Jēzus teica, ka es nedzeršu vairs no šī vīnkoka augļiem. Tiekams nākuši savu Tēvu valstībā. Jēzus darbs ir pabeigts. Vairs nekas nav vajadzīgs. Ir piepildīts viss. Nav Jēzus un plus. Jēzus, un tad vēl labie darbi. Jēzus, un tad vēl to, un tad tu esi glābts. Nē, ir Jēzus asins, pilnīgs upuris, pietiekošs visiem cilvēkiem, visos laikos. Tās ir Jēzus asins. Tev nevajag vairs aiziet kaut kur, izdarīt kaut ko. Tic uz kungu Jēzu Kristu, tad tu un tavs nams būs pestīti. Tad, kad tu tici uz Jēzu Kristu, tic, ka šīs asins ir pilnīgs upuris par tevi. Tu esi glābts, tu esi pestīts, tu esi jauns radījums Jēzu Kristu. Pēc brīža mēs kopā baudīsim svēto vakarēdienu.
Mēs baudīsim maizi, baudīsim no šī kausa vai kausiņiem. Es, kad pirku šos kausiņus, pārdevēja teica, nu gan būs liela drope. Es teicu, jā. Pa īstam. Jēzus teica, lai mēs visi dzeram no tā. Un zini, kad tu dzer no tā, kad tu baudi no dzīvības, kas ir Kristū, tad tavs prāts kļūst skaidrs. Kad tu baudi no dzīvības, kas ir Kristū, tad tu kļūsti bezbailīgs. Kad tu baudi no dzīvības, kas ir Kristū, tu zini, ka tevī ir mūžīgā dzīvība. Tu zini, nekas tevi nespēj šķirt no Kristus mīlestības. Tu zini, tu esi Jēzu Kristu. Tu esi dzīvs viņā. Vai jūs noliekt galvas lūkšanā? Mēs lūksim Dievu un mēs pateiksimies Kungam. Dievs, es slavēju Tavu vārdu. Es Tev pateicos, Kristu Jēzus, ka Tavās asinīs mēs esam atpirkti. Mēs esam darīti tuvi. Mēs esam darīti tuvi, mans Kungs. Un Tava dzīvība ir mūsos. Es pateicos, Jēzu, ka Tu izlēji savus dārgās asins par mums, Kungs. Tu izlēji tās par mani, Dievs. Tu parādīji un pierādīji savu mīlestību, Kungs. Ka Tu nomiri par mums, kad vēl bijām savos grēkos, Kungs Jēzu. Un Tavs asins ir pilnīgs un pietiekošs upuris uz visiem laikiem, kas tīra un šķīsta no katra grēka, kas dod jaunu sirdi un jaunu dzīvi. Kungs, es pielūdzu Tevi. Es Tev pateicos šodien, Kungs, ka Tavs asins vieno mūs. Dievs, ka mums ir vienas asins, kas tīra, šķīsta, mazgā, dod jaunu dzīvi un vieno mūs Tevī, mans Kungs. Es lūdzu svētīs savus ļaudis, lai Tavs vārds ir pagodināts Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Pēc brīža mēs baudīsim svēto vakarēdienu. Es jau sākumā dievkalpojumā teicu, kā tas notiks, bet es īsi atkārtošu to, kā mēs to darīsim. Šis sektors, kas sēž šeit, jūs iesiet pa kreisi ārā no saviem soliem, atnāksiet šeit priekšā, paņemsiet maizi un paņemsiet kausu un atgriežaties atpakaļ savā vietā. Ja? Mēs visi kopā baudīsim tad, kad mēs esam savā vietā. Labi? Jūs atnākat, paņemat, atgriežaties savā vietā. Šis sektors, apmēram skatieties uz kanceli, vidū šie iet pa labi no manīm, šie iet pa kreisi, kā tur bija jāvis no āžiem, izdomājiet paši, kuri. Šie iet pa kreisi, tie iet pa labi. Ja? Un atkal jūs paņemat, atgriežaties atpakaļ. Sektors, kas ir no manis pa kreisi, jūs iesiet, jums sanāk pa labi, jūs iesiet uz šo eju un šeit paņemsiet, atgriežaties atpakaļ. Lūdzu, tad, kad mēs nākam, saglabāsim pielūgsmes atmosfēru. Saglabāsim tā, kad mēs pielūdzam un slavējam Dievu. Mūsu slavētāji vadīs mūsu pielūgsmē un slavā. Turpināsim meklēt Dievu. Mēs nestāvam rindā pēc maizes un glāzītes. Mēs stāvam, lai savienotos ar Kristus miesu un asinīm. Mēs nākam pie viņa kā pie dzīva. Bībeles pieiesim pie viņa kā pie dzīva akmens. Kā pie dzīva akmens. Mēs esam dažādi. Mums ir dažādi tradīcijas. Viens domā, vajadzētu tā vai savādāk. Kā arī pīskaps šeit teica, lūkosimies uz Kristu un lūkosimies uz savu sirdi un baudīsim par svētību sev. Un es tiešām lūdzu. Es skatījos, mēģināju jūs pamanīt visus, mīļie brāļi, mācītāji, māsas mācītājs. Lūdzu, tagad nākiet šeit priekšā augšā uz skatuves. Lūdzu, nākiet un brāļi kalpotāji nostājieties šeit priekšā, paņemiet maizi, paņemiet kausus. Un tad, kad es teikšu, tad jūs visi arī sāksiet nākt un ņemt. Brāļi kalpotāji, brāļi mācītāji, lūdzu, nākiet, māsas mācītājs, lūdzu.
neviens man mācītājs nav noslēpies. Zini, ka Kristus tevi redz. Mācītāji, reku viens nāk nobaidījās. Ja jūs zini, ka tev blakus sēž mācītājs iedunko, viņam saka, ej uz priekšu. Es kādu neesmu pamanījis, varbūt vēl. Pastor, если ты пастор, пожалуйста, иди сюда. Епископ, пастор. If you're a pastor in your church, welcome. Come join us here. Pieceltos kājās, lūdzu. Slavētāji vadīs mūs pielūgsmē un slavā. Es lūdzu jūs, kā es teicu, šis sektors iet pa labi, šis sektors pa labi un pa kreisi, un tas tur. Jūs paņemat un atgriežaties. Ja gadījumā kādam aptrūk šī glāzīte, tad jūs paliekat šeit priekšā. Ja paliekat priekšā, mēs dalīsim jums kausu. Lūdzu, tagad sākiet nākt no pirmajām rindām, sākiet nākt lēnām no pirmajām rindām, atgriežoties atpakaļ un lūdzu, nākiet pirmās rindas un pēc tam tālāk nākamās. Lūdzu, raiti un nevelkot garumā, un mēs pielūgsim un slavēsim Dievu. Kamēr jūs nākat, jūs kājas ir aizņemtas, bet jūs mutes nav. Jūs varat pielūgt, slavēt, jūs varat dziedāt tam kungam. Zemojieties viņa priekšā. Padariet to par savu svētceļojumu. Svētā sirds
Lemojos jāram tam. Pasaules gaišums, tu ienāci tumsā, un acīs tu atvēri man. Mainīgi sirdis, kas pielūdz no tevi, lai dzīvotu cerībā mēs. Šeit esmu tevi pielūgt, es nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Mūžības kungs, tik augstu celts godā, slavas tu apņemts debesīs. Uz zemi, ko radīji, pazemīgs nāci, par nabagu kļuvi mūsu dēļ. Šeit esmu tevi pielūgt, es nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Šeit esmu tevi pielūgt, es nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Šeit esmu tevi pielūgt, es nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Šeit esmu tevi pielūgt, es nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Šeit esmu tevi pielūgt, es nāku zemu liekties,
nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Aicinājis mūsu Eiropas vasaras draugu, Austrum Eiropas bīskapu Tomu Rosonu svētīt un vadīt mūsu lūkšanā pirms vakarēdienu. Heavenly Father, we thank you for your kindness and goodness that we have experienced and continue to experience. Mums debes Tēvs, pateicos par tavu laipnību un labestību, ko mēs esam piedzīvojuši un turpinām piedzīvot. For the presence of your Spirit here. Par tavu garu klātbūtni šodien. And Lord, we thank you for the blood that you shed and that gives us new life. Kungs, mēs pateicamies par asinīm, kurš tu izlai, kas dod mums jaunu dzīvi. To cleanse us from all unrighteousness. Kas šķīsta mūs no visas netīrības. But more importantly, you've adopted us into your family. Kungs, bet ir svarīgākais, tu mūs adoptēji, pievienoji savai ģimenei. And you've given us a calling. Un devi mums aicinājumu. And so, Lord, as we partake of this communion this morning, Kungs, ka mēs baudām šo vakarēdienu šodien. We are committing ourselves and asking your help. Kungs, mēs lūdzam tavu palīdzību. To live a life worthy of the calling that we have received. Ka mēs dzīvojam savu dzīvi šī aicinājumu cienīgi, ko esam saņēmuši. That we remain completely humble and gentle. Lai mēs paliekam pilnīgi pazemīgi un laipni. That we are patient, bearing with one another in love as you have loved us. Kungs, ka mēs esam pacietīgi un līdzcietīgi viens ar otru, kā tu esi pacietīgs un līdzcietīgs ar mums. We commit to keep the spirit of the unity of the Spirit. Kungs, un mēs novēlam sevi saglabāt šo vienotības garu. For there is one body. Jo ir viena miesa. And there is one Spirit. Un ir viens gars. And you've called us to one hope. Un tas aicinājis mūs vienai cerībai. And we serve the one Lord. Un mēs kalpojam vienam kungam. And we keep the one faith. Mēs turam vienu ticību. And we observe the one baptism in Christ. Un mēs vienu kristību Kristu zinām. For we have one God, our Father in heaven. Mums ir viens visu Dievs un Tēvs debesīs. Who is the Father of all. Kas ir pāri par visiem. Who is over all. Kurš ir iekš visiem. And who is through all. Kurš ir caur visiem. And in all. Un priekš visiem. And Lord, we commit to live also as David wrote. Kungs, un mēs arī novēlam sevi dzīvot tā, kā Dāvids rakstījis. May the words of my heart and the meditations of my mind Lai manas sirds vārdu, mana prāta domas be acceptable in your sight. Tavās acīs būtu pieņemami. For you are my Lord and my Redeemer. Jo tu esi mans kungs un mans glābējs. Lord, we thank you, Lord, for this time. Kungs, mēs pateicamies par šo We laiku. receive your nourishment now. Mēs varam redzēt tavu žēlastību tagad. In Christ's name. Kristus vārdā. Amen. 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 Es lūdzu jūs tagad baudat kunga miesu un asins, lai Dievs jūs svētītu to darot. Lūdzu, kalpojiet. Dievs svētīt. Pasaka viņam paldies par viņu lausto miesu un asinīm. Pasaka viņam paldies par brāļiem un māsām, kas stāv tev apkārt. Mēs esam dažādi, paldies Dievam, bet vienu tēvu bērnu, viena ticība, viena kristība, viens visu kungs un Dievs. Viens. Kungs, es tev pateicos, ka tu esi tēvs pār visiem. Dievs no visām tautām un ciltīm. Kungs, vienu dienu. Dievs, mēs baudīsim vienu dienu. Tavu jēru kāzu mīlestību, kungs.
Un tur būs kā liela ūdeņu balss, neskaitāms pulks no visām ciltīm un tautām. Tie, kas gājuši pa priekšu, tie, kas ticējuši Dievs, tie, kas lūguši šajā zemē, kungs. Tie, kas lūguši un ar asarām sējuši. Dievs, kas ticējuši tad, kad bija aizliegts, kas ticējuši un saglabājuši šo ticību dzīvu, kas to nesuši tālāk, kungs. Tur būs no visām tautām un ciltīm, Dievs. Es Tev pateicos, kungs. Es Tev pateicos par šo brīdi, par šo žēlastību, kungs. Ka mēs Tavi bērni varam pulcēties kopā brīvi, brīvi Tavās asinīs, brīvi savā miesā šajā zemē, kungs. Es pielūdzu Tevi, kungs. Es godinu Tavu vārdu, ģēniņ. Tēvs, es lūdzu, kungs, par mums Taviem kalpiem, mācītājiem, Dievs. Tēvs, ka mēs esam viens, Jēzu, ka mēs turam to vienotību, ko Tu esi devis, kungs. Pagodini savu vārdu, kungs. Mūsu vidū ir arī, kā es teicu, viesi no Ukrainas, un Sergejs Fjodorovičs ir bīskaps Ukrainā, Alsas draudzēs. Un es lūdzu, lai viņš mūs vada lūkšanā par to, lai mēs esam viens. Mēs esam viens Kristu, Bībele saka, lai mēs turam šo vienotību, ko Dievs mums ir devis, caur dažādām tautām, dažādām ciltīm, dažādām konfesijām, vienot Kristu Jēzu. Dieva bērni, visi, kas mazgātu Jēzus asinīs. Mūsu debes Tēvs, во имя Господа Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в нашей молитве. Mūsu kungu un Jēzus pestītāja vārdā mēs nākam pie Tevis savā lūkšanā. Мы так благодарны, что Ты у нас единый Бог. Mēs esam tik pateicīgi, ka mums ir vienots Dievs, viens Dievs. И мы молимся Тебе, как дети одного Бога. Un mēs lūdzam Tevi kā vienu Tēvu bērnu. И мы благословляем Тебя, великого во веки веков. Un mēs svētījam Tevi lielo varenu varu. И я прошу Тебя, как Твой Сын Иисус Христос молился, да будут все едино. Un es lūdzu, kā Tavs dēls Jēzus Kristus lūdzu, lai mēs visi esam viens. Я молюсь Тебе о единстве между пастырями. Es lūdzu par vienotību starp mācītājiem. Я молюсь Тебе о единстве между руководствами церквей. Caur draudžu vadībā. Я молюсь Тебе о единстве между церквями, братьями и сестрами. Starp dažādām draudzēm, brāļiem un māsām. И мы хотим, чтобы наша молитва была продолжением молитвы Иисуса. Un mēs gribam, lai mūsu lūkšana ir Jēzus lūkšanas turpinājums. Чтобы мы все были едины. Lai mēs visi esam viens. Чтобы церковь была единой. Lai draudze ir vienota. Чтобы церковь была крепка и сильной, как полки со знаменами. Lai draudze ir vienota un stipra kā pulki ar karogiem. И чтобы слава Твоя являлась посреди народа Твоего. Lai Tavu godību atklājas Tavas tautas vidū. Благослови нас единством. Svētī mūsu vienotībā. И помоги нам не только говорить о единстве, Un palīdzi mums ne tikai runāt par vienotību, но быть едиными bet būt vienotiem. и прославлять Тебя, великого Бога. Pagodināt Tevi, vieno Мы varno совершаем Dievu. эту молитву во имя Отца и Сына и Святого Духа. Un mēs lūdzam to Tēvu, Dēlu un Svētā gara vārdā. В согласии и единстве. Vienotībā un saskaņā. И весь народ да скажет Un viss tauta, Аминь. lai saka Āmen! Amen! Amen! Pirms vēl mēs dziedam dziesmu latviešu valodā, pielūdzot un slavējot Dievu. Es gribētu, kurš Pāvils vai Pēters saka, lai mēs sveicinām viens otru ar svēto skūpstu. Es neaicināšu jūs uz svētu skūpstu, bet uz svētu apskāvienu. Apskaujiet tos, kas jums ir apkārt, iedodiet viņiem apskāvienu.
Jēzu, visa centrā esi tu. Jēzu, visa centrā esi tu. Tu iesākums un gals, tu vienmēr būsi visa centrā, Jēzu. Jēzu. Jēzu, visa centrā esi tu. Jēzu, visa centrā esi tu. Tu iesākums un gals, tu vienmēr būsi visa centrā, Jēzu. Jēzu, nav neviens tik pagodini viņu. Nav neviena līdzīga viņam, pat ne tuvu nestāv. Jēzu, esi centrā, un viss pakļauts ir tik tev. Jēzu, tev. Jēzu, manas dzīves centrā tu. Jēzu, manas dzīves centrā tu. Tu iesākums un gals, tu vienmēr būsi visa centrā, Jēzu. Jēzu, nav neviens tik vērtīgs, nav neviens pat līdzīgs tev. Jēzu, esi centrā, un viss pakļauts ir tik tev. Jēzu, tev. No sirds līdz pat debesīm, Jēzu, esi centrā, par tevi tas viss, jā, par tevi tas viss. No sirds līdz pat debesīm, Jēzu, esi centrā, par tevi tas viss, jā, par tevi tas viss. No sirds līdz pat debesīm, Jēzu, esi centrā, par tevi tas viss, jā, par tevi tas viss. No sirds līdz pat debesīm, Jēzu, esi centrā, par tevi tas viss, jā, par tevi tas viss. Kungs, tu esi ķēniņš, tu valdi. Tevi mēs pielūdzam, tev mēs sekojam, tev mēs zemojamies, kungs. Tev mēs dodam godu un slavu. Pagodini Dievu, dod viņam aplausu, slavē viņu Dievu namā. Var tas brīdi apsēsties. Mūsu viesi no Ukrainas ne tikai labi izskatās, bet arī labi dzied. Un viņi arī kalpos mums ar kādām dziesmām šodien. Un, jā, lūdzu, pažalst. Слава Богу. Братья и сестры, Slavu приветствую Dievam, вас. brāļu māsas, sveicinu jūs. Позвольте передать вам привет с Украины. Un ļaujiet man nodot sveicienu no Ukrainas. Там точно так же дети Божьи любят Бога, служат Ему.
Там точно так же в Украине дети Божьи любят Бога, Tur tieši tāpat Ukrainā Dieva bērni mīl Dievu, служат Ему, kalpo Viņam, потому что, как сегодня уже говорилось, у Церкви Божьей границ нет. jo, kā šodien jau teica, Dieva draudzē nav robežu. Аминь. Amen! Иисус сказал, свершилось, Jēzus teica, ir piepildīts, и границы исчезли. un viss šīs robežas pazuda. Теперь дети Божьи, Tagad Dieva bērni, и границ нету. un vairs nav robežu. Благодаря Иисусу Христу. Pateicoties Jēzum Kristum, Благодарим Его. pateicamies Viņam. Он сказал, свершилось, и мы об этом поем песню. Viņš teica, ir piepildīts, un mēs par to dziedāsim šajā dziesmā. Безображен, измучен он был, пригвожден ко кресту Божий Сын. Как велика сила Божьей любви, как дорога цена искупления нашей души. Свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах буду вечная с ним. Обезображен, измучен он был, пригвожден ко кресту Божий Сын. Как велика сила Божьей любви, как дорога цена искупления нашей души. Свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах буду вечная с ним. Мой Бог живой, и я Его славлю, Ему воздаю всю хвалу. Мой Бог воскрес, и я с Ним воскресну, всю вечность Творцом проведу. Мой Бог живой, и я Его славлю, Ему воздаю всю хвалу. Мой Бог воскрес, и я с Ним воскресну, всю вечность Творцом проведу. Свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах буду вечная с ним. Свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах буду вечная с ним. Свершилось, свершилось, на небесах буду вечная с ним. Мой Бог живой. Воздайте хвалу Иисусу. Он жив, и мы живы будем с Ним. Jēzus ir dzīves, un Аллилуйя. mēs ar viņu dzīvosim. Аллилуйя. Слава Halleluja! Господу. Slavu Dievam! Займите ваши места. Jūs varat Мы еще apsēsties. будем радоваться. Mēs vēl priecāsimies. Потому что в наших сердцах сегодня живет
надежда Jo mūsu sirdīs ir и cerība. твердая уверенность. Mums ir pārliecība. Мы будем с Ним, Mēs būsim ar viņu, потому что Он ждет нас. jo viņš gaida mūs. Иисус заплатил, Jēzus ir samaksājis чтобы мы visu, вечно были с Ним. lai mēs būtu mūžīgi ar И viņu. Бог ждет нас Viņš во славе gaida mūsu godībā, дома. mājās. Об этом радуемся и поем песню. Par to mēs priecājamies un dziedam šajā dziesmā. Ждет Бог меня во славе, ждет Бог меня. Когда умру, в славу Божью я уйду к моему царю. Настанет день, придет борьбе конец, И в славу я уйду. в долину света, где ждет меня венец. К моему царю. Ждет Бог меня во славе, ждет Бог меня. Когда умру, в славу Божью я уйду к моему царю. О, как счастлив буду я, когда В славу я уйду. сброшу тяжесть и прямо в небеса. К моему царю. Ждет Бог меня во славе, ждет Бог меня. Когда умру, в славу Божью я уйду к моему царю. Еще немного нужно подождать, И в славу я уйду. в долину света, где буду ликовать. К моему царю. Ждет Бог меня во славе, ждет Бог меня. Когда умру, в славу Божью я уйду к моему царю. Ждет Бог меня во славе, ждет Бог меня. Когда умру, в славу Божью я уйду к моему царю. Ждет Бог меня во славе, ждет Бог меня. Когда умру, в славу Божью я уйду к моему царю. К моему царю. К моему царю. Еще одно знаем мы точно. Наш царь скоро придет. Mūsu kungs drīz nāks. Аминь. Amen. Не страдать придет, царствовать. Viņš nāks nevis ciest, bet valdīt. Аллилуйя. У врага закончится его время. Un ienaidniekam beigsies viņa laiks. Все гордое и надменное потерпит поражение. Un visi cietīs sakāvi. И только Иисус будет велик в тот день. Un tikai Jēzus būs varens tajā dienā. Аллилуйя. Он сказал, совершайте это, доколе я не приду. Viņš teica, lai mēs darām to, lai mēs baudām tik ilgi, kamēr viņš nāks. И он придет. Un viņš nāks. Аллилуйя. Aleluja. Тот день так близок. Мы поем. Tā diena ir tik tuvu. Мы поем. Mēs dziedam par to. Тот день так близок, день правды и суда, день Ангца Христа, солнце правды.
Тот день так близок, когда все силы зла под пламенем огня падут. И мы ждем тот день, Божий день. Господь откроет небеса, и водворится истина, закончится ночь и сила тьмы. Любовь утрет твою слезу, изгонит страх и суету, Бог новое все сотворит. Тот день так близок, и милости ручей целительный лелей прольет. Тот день так близок, когда славою своей соберет Господь детей своих. И мы ждем тот день, Божий день. Господь откроет небеса, и водворится истина, закончится ночь и сила тьмы. Любовь утрет твою слезу, изгонит страх и суету, Бог новое все сотворит. Тот день так близок, тот день так близок, тот день так близок, близок день, Божий день, близок день, Божий день, близок день, Божий день. Господь откроет небеса, и водворится истина, закончится ночь и сила тьмы. Любовь утрет твою слезу, изгонит страх и суету, Бог новое все сотворит. Тот день так близок, так близок, тот день так близок, так близок, так близок, тот день так близок, Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Slava Jēzum Kristum! Halleluja! Слава Господу. Тот день скоро придет. Šī diena drīz nāks. И мы хотим сказать, Mēs vēlamies teikt, если ты не знаешь Иисуса, ja tu vēl nepazīsti Jēzu, для тебя это будет страшный день. tev tā būs drūma, briesmīga diena. Если ты знаешь Иисуса, Ja tu pazīsti Jēzu, для тебя это будет самый прекрасный день. tev tā būs visbrīnišķīgākā diena. Узнай Иисуса. Iepazīsti Jēzu, Пусть этот день будет прекрасным для тебя. lai šī diena ir brīnišķīga tev. Еще одна песня, Vēl последняя viena песня. dziesma, pēdējā dziesma. О том, что у Иисуса был выбор, Par to, ka Jēzum bija izvēle. страдать или нет. Ciest vai nē. Он мог отказаться, Viņš varēja atteikties. но захотел спасти, Viņš vēlējās glābt, потому что любовь велика. jo šī mīlestība ir liela. Велика любовь к тебе. Šī Dieva mīlestība ir liela uz tevi. Не теряй времени. Nezaudē laiku. Песня звучит. Приходи к Иисусу. Nāc pie Jēzus.
за то, что отдал жизнь свою ты на кресте, за то, что ночью серой и глухой кровавый пот струился по твоей щеке, не потому, что выбора не было, а потому, что любовь велика. Ты за меня, Боже, страдал, ты за меня на кресте умирал, принял всю боль, болезнь и забрал, чтобы я вновь жил и мечтал. Ты за меня проклятие понес, жертвою стал святый Христос. Кровь проливая, не думала временно, не потому, что выбора не было. Я преклонюсь, мой Боже, пред Тобой за то, что Ты в смирении весь путь прошел, за то, что Ты предвечный и святой, не отказался от меня, а приобрел, не потому, что выбора не было, а потому, что любовь велика. Ты за меня, Боже, страдал, ты за меня на кресте умирал, принял всю боль, болезнь и забрал, чтобы я вновь жил и мечтал. Ты за меня проклятие понес, жертвою стал святый Христос. Кровь проливая, не думала временном, не потому, что выбора не было. За меня, за меня, не потому, что выбора не было, а потому, что любовь велика. Ты за меня, Боже, страдал, ты за меня на кресте умирал, принял всю боль, болезнь и забрал, чтобы я вновь жил и мечтал. Ты за меня проклятие понес, жертвою стал святый Христос. Кровь проливая, не думала временном,
Amen, amen. Ticībā. Lai jūs pieceltos kājās, lūdzu vēl. Mēs tikko kā dzirdējām dziesmu par to, ka Jēzus nomira pie Golgātas krusta. Nevis tādēļ, ka viņam nebija izvēles, bet tādēļ, ka viņš mīlēja. Es vēlos tev teikt šodien, Dievs nav mainījies. Dievs joprojām tevi mīl, un Dievs piedāvā tev izvēli. Viņš izvēlējās krustu, lai tev būtu izvēle. Ja tu nepazīsti Jēzu kā savu kungu šodien, tev ir izvēle. Jēzus izdarīja savu izvēli tevis labad. Viņš aizgāja pie Golgātas krusta, viņš nomira pie krusta, lai tu dzīvotu. Izdari savu izvēli šodien. Saki, Jēzu, Jēzu, es ticu, ka tu esi Dieva dēls. Es ticu, ka tu nomiri par maniem grēkiem. Ienāc manā dzīvē, esi mans kungs un mans Dievs, un tad seko viņam kā kungam. Mēs lūgsim Dievu, mēs pateiksimies Dievam. Pacel savu balsi vēl. Kungs, es pielūdzu tevi. Es tev pateicos, Dievs, par tavu žēlastību, ka tu nomiri pie Golgātas krusta par maniem grēkiem. Tu izdarīji savu izvēli, lai es dzīvotu. Kungs, tu izdarīji savu izvēli, lai man būtu piedots. Tu izdarīji izvēli, lai man būtu mūžīgās dzīvības cerība. Tu izdarīji izvēli, lai tavās brūcēs būtu dziedināts. Kungs, lai mani grēki, kas bija sarkani kā asins, būtu darīts balts kā sniegs. Es tev pateicos, Jēzu, par jaunu dzīvi, cerību, ticību, mīlestību, par prieku un mieru, ko tu man dāvini, mans Dievs. Es tev pateicos par mūžīgo dzīvību, kungs. Es tev pateicos par draudzi, par brāļiem un māsām, kungs. Es slavēju tev vārdu, mans Dievs. Kungs, un es tev lūdzu, pagodini savu vārdu šajā vietā, Dievs, lai tavu žēlastību šodien, kungs, tavu klātbūtni dziedina ikvienu Jēzus vārdā, lai aiziet sāpes, aiziet nespēks Jēzus vārdā. Kungs, Dievs, pagodini savu vārdu, lai aiziet nogurums, kungs, iepriecini savu garu, kungs. Es lūdzu, Dievs, sapulcini ļaudis arī šajā vakarā, Tēvs, un klāj mums bagātīgu galdu, lai tavs vārds ir pagodināts, kungs, Jēzus vārdā. Amen! Amen! Daži īsi praktiski paziņojumi. Pirmkārt, vakarā dievkalpojums sākas 6:00. 6:00 sākas dievkalpojums. Ja jūs gadījumā esat jauns Šķīpsalā, iziesiet ārā, pa labi iesiet, tur ir Olimpija centrs, tur ir daudz dažādas ēstuves, kur var paēst. Arī šeit ir kafēnīca, no tātad 4 strādās, nezinu, vai svētdienā viņi strādā, bet vajadzētu būt. Bet Olimpijā ir daudz ēstuves, kur var paēst. Otrs, 6:00 ir dievkalpojums. Atkārtošu vēlreiz, ja? 6:00 dievkalpojums. Šodien mēs nedosim ziedojumu, tā mēs nevāksim, bet, ja jūs vēlaties ziedot, tad ejot ārā, tur ir gros, kur jūs varat iemest savu ziedojumu, un tur arī ir šis termināls, kad var ziedot ar karti. Ja jums ir vēlēšanās ziedot, dariet to, lai Dievs jūs svētī, paldies jums par to. Tur ir gros, ejot ārā, un tur ir arī termināls. Jums ir arī glāzītes palikušas. Lūdzu, neatstājiet viņas uz krēsla vai zemē. Ejot ārā, tur ir miskaste. Vienkārši glāzītes izmetiet šajā miskastē. Un lai Dievs jūs bagātīgi svētī šajā laikā, atspirdzina un nākam kopā 6:00. Lai Dievs jūs svētī!